Augustā prognoze mežāžiem. Es nezinu, vai es šeit pateikšu kaut ko interesantu. Mežāzis arī augusta mēnesī turpinās strādāt. Būs disciplinēts, ievēros savu režīmu. Izskatās, ka daudz sportos, būs fiziski aktīvs, būs arī fiziski aktīvs kopā ar saviem bērniem, ja tādi ir. Pievērsīs arī pastiprinātu uzmanību saviem vaļaspriekiem, kas arī izskatās, ka būs saistīti ar kaut kādām fiziskām darbībām. Tāpat daudz strādās ar cilvēkiem. Tiem mežāžiem, kuriem darbs ir saistīts ar klientiem, tad augusta mēnesī darbs būs daudz, klienti būs daudz, būs arī tādi ietekmīgi klienti ar statusu, ar spēcīgu ego. Līdz ar to mežāzim darba būs pilnas rokas. Kas varbūt būs mazliet savādāk nekā citos mēnešos, ir tas, ka augusta mēnesī mežāzim būs pastiprinātāka vēlme parunāties, tā no sirds izrunāties, papļāpāt. Tiešām tā kā daudz laika veltīs sarunām, tādām foršām, patīkamām sarunām, kas nav raksturīgi ļoti mežāzim, bet augusta mēnesī, jā, mežāzis runās vairāk nekā citās reizēs. Tāpat arī augusta mēnesī mežāzis iespējams nogaršos kādus jaunus ēdienus, vairāk tā kā baudīs ēdienu, dzērienus, iespējams apmeklēs biežāk kādas kafejnīcas, restorānus vai kādas vietas, kur var garšīgi paēst un papļāpāt.